uzaicinājuši. Labdien, labdien! Sakiet, lūdzu, galviņš jums bija pasūtīts? Jā, man ir redzēts galviņš. Jā, jā. Paldies! Jā. Laipni lūgti mūsu kafejnīcā. Šodien mums ir īpašais dienas piedāvājums. Groziņi ar putukrējumu un svaigiem augļiem. Mums ir 3 veidu kafija. Jā, mums ir arī salātiņi, gaļas salātiņi ar gaļu, gaļas salātiņi bez gaļas, ar burkānu. Nu, ļoti vilinoša ēdienkarte. Bet, ziniet, šodien tikai melnu kafiju. Paldies jums! Jā, labi. Sakiet, lūdzu, jūs būsiet viena, ja kāds jums vēl būs? Nē, nebūs viena, man būs divas jaudzenes tās. Labi. Все раздала девушка, держи, мне тоже нравится. Знаете, я не знаю, какой персонаж. Иди домой. Paldies! Tas ir viņam mums nemūt visu. Tas ir viņš ir šeit mūtu. Šitā ir tā kā bērnīgs, kur man šodien jābūt. Izskatās, jā. Bet kā es tevi saprotu, man viss kopš Covida tā arī neesmu kļuvusi vesela īstenībā. Reku mūsu draudzene ir, ejam. Nu, sveika. Sveika, vai gaidi mūs? Jā, protams. Labdien! Sveicināti mūsu kafejnīcā, kafija, tēja, kakao, īpaši augļu groziņi ar putukrējumu un svaigām groziņām. Kafija, melna. Kafiju, dod melnu kafiju. Man arī lūdzu melnu kafiju. Vai, Nepabeidz vēl. Kā muguru man naktīs nesarāla, jūs sāniņi nevarēja pagriezties. Es zinu, kā tas ir, jā, man atkal pie ceļi, un tad galva no rīta, kā pieceļos sēdus, tā vien griežas uz riņķi, un tad te pēkšņi iedur, un tad te iedur, un vispār. Jā, man jau var no tās muguras tas kājas, tā sāka pat rebēm uzkāpt, nevar. Uz leju jau vēl kaut kā vēl, bet uz augšu kāpot, nu kā liek. Traki, jā, nu ko lai saka? Nu, laikam kā liek vecums. Pateicos. Jā, tā Paldies. Jā, tām kājām labāk nepaliks. It kā esot jāēd tur nevārīts ķirbis, kaut kas tāds, bet es izmēģināju nekā. Nu, vai jūs reiz beigsiet? Te sāp un tur sāp. Ar šo jūs jau man esat pilnīgi līdz kaklam. Nu, it kā tu pati nezinātu, kā tas ir, kad visas maliņas sāp. Pati taču neesi nekāda jaunā. Jā, tev tāpatās nav ne veselība, ne nauda. Kā? Nav nauda. Bet es nečīkstu. Es vienmēr zinu, ka var ko izdomāt. Vai jau tikai gribēt un var mainīt. Un ko tad mēs varam darīt? Tu aizmirsti, ka mums jau vecums virsoja. Te ir izsludināts konkurss uzņēmēju darbībā un par Eiropas naudu. Un mēs tajā piedalīsimies. Mēs? Jā, Kā? mēs dibināsim mikro uzņēmumu. Mēs un uzņēmumu. Jā, mēs visas 3. Tiešām būs mikro uzņēmums, 3 vītušas rozes. No burvīgs nosaukums, rakstu, pierakstu. Tātad mikro uzņēmums, 3
rozes. Nu, galīgi nojūkusies. Tu nebrīnies, viņa mums vienmēr ir bijusi tāda, mazliet pasista uz augšu. Jā. Un ko tad mēs, tās 3 vītušās rozes, tajā uzņēmumā darīsim? To mēs tūlīt izdomāsim. Nu, ko uzņēmumā dara? Kaut ko ražo un pārdod. Tad ražosim, jā? Varbūt pūtīsim pīlītes? Nē, mēs pārdosim caurumus no kliņķeriem. Nē, nu tad man nekā smieklīga viss nav. Jūs tikā būtu mūžu dzīvojušas, neko nebūtu darījušas un neko neprastu. Bet tagad padomājiet, kas jums kurai vislabāk padodas. Par sevi uzreiz nepateikšu. Bet tev vislabāk padodas komandēšana un izrīkošana. Varēsi būt par direktori. Nu, superīgi! Nu tā, tad vadītājs arī mums jau ir. Rakstu, pierakstu. Tātad mikro uzņēmums 3 vītušās rozes un direktore būšu es. Un kā ir ar tevi? Ai, es nezinu. Es taču vairāk pa virtuvi. Pat mans vīrs teica, ka mani apprecējis kartupeļu klimpu dēļ. Nu tās jau man pagodās. Jā, to mēs zinām. Jā. Nu tātad pierakstu. Kartupeļu pildītās kartupeļu klimpas. Jā, tātad viss jau kārtībā. Tad jau pietiktu 2 veida pildījumu. Pagaidies. Vispirms, kā mums jātiek skaidrībā ar ražošanu, tām varētu būt noiets. Mēs varētu pielikt pie mājas stūra reklāmas uzrakstu, paplašināt logu, lai pa to varētu pārdot, un visi, kas te svilpodami garām brauc, apstāsies, lai iepirktos, būs nesliktāk kā pie McDonalda. Smaidi, pieraksti. Rakstu. Jā, un viņu vajadzēs iekārtot no jauna, vajadzēs lielos katlus nopirkt, arī pannu vajadzēs jaunu, jau veca galīgi nodīlos ir, bet galvenais vajadzēs ierīkot pamatīgu ventilāciju, lai kaimiņi nesūdzās. Un pildījumi kādi būs? Pagaidām būtu tikai gaļas un piespiena, bet mērķīti mēs spečīti kraukšķīgu sacepsim ar sīpoliņiem. Viss skaidrs. Tātad īpašās kartupeļu klimpas recepti pierakstam, bet nevienam nedodam. Jā, firmas noslēpums. Tieši tā. Un vēl vajadzēs iepakojumu tādu, kas saglabā siltumu, un kases aparātu es taču zinu, gadiem esmu tirdzniecībā strādājusi. Jā, un tad neaizmirstiet par tiem lieliem katliem, jo citādi mums taču nebūs nekāda noieta, vai ne? Jā. Un vajag arī, lai kaimiņi tomēr nesūdzās, bet es sev uzšūšu krāsainu, tādu krāsainu, uzsvārci. Tajā lodziņā es labi izskatīšos, kas iepazīšos vēl ar kādu. Kad mēs sāksim? Mēs jau esam sākuši. Izlas kārtīgi tos noteikumus. Bet, ziniet, pagaidiet. Brīlis pazaudēja, tu šur to visu. Bet tur jau nekā nav. Kā nav? Konkursa nav, tur nekā nav. Kas tad tie pa Es jokiem? tikai pajokoju. Kā pajokoju? Es to izdomāju. Ziniet, ko mīļās draudzenītes?
Jūs man tā bijāt apnikušas ar to savu mūžīgo sūdzēšanos par vecumu un slimībām, nu, ka es izdomāju jūs nedaudz uzjautināt, lai jūs padomātu atkal ko citu. Nu, vai tad man tas neizdevās? Paskatieties, cik ņipras esat kļuvušas. Ne vairs galva, ne kājas, ne mugura, nekas vairs nesāp. Ko tu par kājām un mugurām? Mums jātiek skaidrībā, kas būs ar mūsu klipām. Un kur dabūt naudu? Nu, nesāp. Bet mēs jau taču visu esam izdomājuši. Bet kā tad ar Eiropas naudu? Tā arī nebūs. Nē, nu nav Eiropas nauda, arī nav. Konkursa nav un nav Eiropas naudas. Nu, bet bez Eiropas naudas jau nekas nesanāks. Nē, ja Eiropas naudas nav, tad pašām jāizdomā. Jā, kundzes, rēķini jums tagad pasniegti vēl? Vēlāk. Nu, Kur dabūt naudu? nu kas tam mums dos naudu? Eiropas naudas nav, nekā nav. Nē, mēs tā nevaram apstāties. Zini, es mazliet esmu iekrājusi, nu, lai iet zārka nauda tiem katliem. Daudz jau nav, bet mazliet tomēr ir. Es jau 5 gadus krāju dzīvokļa remontam, lai iet kopējā katlā. Jā. Un ko tu klusē? Patukšosim tavu pensijas uzkrājumu. Sākumā pietiks smuka summiņa kopā sanāks. Nē, paga, izbeidziet taču, jūs galīgi trapas vai? Nē, pači taču pieteicies pa direktoru. Dod šim naudu. Dod naudu un sāc kārtot papīrus. Kādus papīrus? Mūsu uzņēmuma. Par uzņēmuma dibināšanu. Nē, pilnīgi dullas, nu kāda uzņēmuma? Mūsu! 3 vītušas rozes. Kundzes, samaksājiet rēķinu, lūdzu. Esi direktora samaksā. Par 3 kopijām